Visiem labdien! Tas ir malkas katls Viadrus U22, vispopulārākais čehu katls. Arī šeit ir granulu deglis feroli, un es gribu jums parādīt acim redzami un uzreiz, kā viņu ieslēdz. Re, kur mums ir sensoriņš, 24,5 ir katla telpa, un to, ko es tikko mainu tagad, ja, tas ir to, ko mēs vēlamies sasniegt. Nu, piemēram, lai maksimāli būtu 35 gradi. Uzstādam, tagad gaidam, un tepat tas arī ir planšets. Viņš sinhronizējas pēc tam ar šito temperatūras dēvēju. Tāpat tas šeit ir diezgan, tā uzreiz viņš ieslēdzas. 37, tas ir siltumnesēja. Radiatoru simboliņš nozīmē, ka viņš tagad saņēma komandu 35 gradi. Ja, un tad notiek kurināšanas process. 24 tas ir Jekapilī uz ielas, 24,5 tas ir mājas temperatūra, to, ko salasa šitais draugs caur savam žaunām. Ja. Tad 35, re, kur mēs gribam. Tas tikai, lai pārbaudītu viņu. Tas ir, it kā piespieda kārta. Ja. Nu, lūk. Ja. Tāpat tās šeit mājas īpašnieks tā kā ielika jaunu vilos sūkni, re, kur ir pirmais tāds baigi labs moments, ja? Te, kur viņš ir. Tas ir pilnīgi jauna sistēma. Viss ir sataisīts ar presi. Un tā viņš izskatās ar presi. Darbs uztaisīts ar ļoti pieredzējušiem un labiem meistariem. Es tā uzskatu, ka tas ir vienkārši tā kā augstākais ešelons, augstākā pilotāža ar presi, re, kur viss ir sataisīts. Šeit pa lielam bija uztaisīta iepriekš jau kādus 30 gadus atpakaļ, varbūt arī 40 gadus pašteces sistēma, vai ne? Jā, un re, kur tagad ir uztaisīta jauna, arī, re, kur ir vārsts, jā, un tad sūknis. Un tepat tas arī ir termovar, re, kur tāds ir, arī ielikts baigi labs, gudrs risinājums. Tā, ir arī iespēja kurināt ar malku, re, kur mums ir noslēgta plāksne. Ja jūs gribat pāriet, 4 skrūves skrūvēm nost, atslēga uz 13 ar vītnē, otrā galā tur ir uzgrieznis, noņemam, pielikam klāt šito te, un ir gatavi. Šito strubuļu noņemam. Jā, gofru arī, jā, un tad degli kaut kur blakus, jā? Jā. Viss, tas ir par malkas briketes, ogles, viss, kas jums ir. Šeit ir, teiksim, alternatīvais variants ceļš pāriet uz kaut kādu alternatīvu siltumnesēju. Energoresursu, teiksim tā. Ja? Re, kur ir šneks, pilns bunkurs, ielaižam iekšā, šeit bija 48 centimetri precīzi tikko, it kā pēc individuāla pasūtījuma uztaisīts bunkurs, bet tas mūsu standārts, ja?